Pēc tas viss apnīk, viņš atsakās no varas un sāk būvēt šeit Splitā savu pili. Ieņem vērā to, ka tas ir, nu tā, plus mīnus 320. gads, jo tieši precīzi tur tie skaitļi, gadskaitļi nav noteikti. Un tas, kas ir vēl līdz šai dienai saglabājies Splitā, tad tas arī tiešām ir unikāli. Ir saglabājusies, tie ir palikuši arī vēl no tiem laikiem. Tāpat arī starp sienām ir viena siena ārējā un atnāk nākamā siena, tāds, tā kā var teikt, liela bieza siena, kurā iekšā caurums ar esot dzīvojuši leģionāri kādreiz. Tur arī tās sejas var izstaigāt. Pats Diokletiāns esot ļoti mīlējis greznu dzīvi. Un pils arī esot bijusi visa zeltā, laistījusies, pats šam arī viņam patikusi ir greznība, un esot tiešām bijusi ļoti, ļoti skaista un unikāla. Un kā jau teicu, tad, kad viņi uzbūvēja šo te pili, tad viņā iekšā varēja iebraukt pa galvenajiem vārtiem. Un pati Splitas vecšaurās ieliņas, pa kurām būs iespēja pusnaktī gada mijā izstaigāt, ja vēlēsties. Un tad šis te viens posms, tas ir, kas ir Diokletiāna laukums, tāds liels skaists laukums. Un tur, kur ir šis laukums, tur šodien droši vien būs lielā skatuvas promenādes, kur spēlēs dzīvā mūzika. Protams, pilsēta pie jūras, kurorta zona, un turisti šeit ir ļoti, ļoti daudz. Un, ja ir iespēja, tad noteikti atbrauciet un kārtīgi varēsiet izstaigāt šo pilsētu arī dienā. Un, kad mums ir Trogiras maršruts, mums Splita praktiski vienmēr ir iekļauta maršrutā, jo grēks ir viņu nepastaigāt un neredzēt, kāda viņa